Savulaik mana meita mācoties Kalsnovas pamatskolā ļoti aktīvi darbojās Kalsnovas jauniešu centrā, kur bija tolaik projekts, kur varēja iesaistīties jaunieši un izveidot kādu savu pasākumu. Tad mana meita apvienojās šeit Jāņukalnā ar vairākiem jauniešiem un izdomāja ideju izremontēt šīs telpas, lai mēs šeit varam veidot savus pasākumus. Tā tika uzrunāti jaunieši, kopā bija šeit viņi 8, un viņi šeit sāka aktīvi darboties, iesaistot arī pārējos Jāņukalna iedzīvotājus visā vecuma grupās. Telpas bija diezgan pabēdīgā stāvoklī. Pamazām arī visi darbi tika šeit izdarīti. Tas mums bija tāds ļoti liels wow un lepnums, jo bija diezgan daudz no apkārtējiem cilvēkiem tā neticība, ka mēs šeit to paveiksim, jo telpas ir diezgan palielas. Bija atklāšana šī projekta ietvaros, un šeit bija sabraukuši ciemiņi, un tie, kas šeit ienāca, viņiem bija tiešām tāds wow. Tad mēs šeit sākām arī darboties, tad arī sāka dzimt ideja par biedrību Pilnīgs kosmos. Kāpēc tāds nosaukums? Jo tas, ko mēs šeit sākām darīt, ir tiešām pilnīgs kosmos, jo šeit bija ļoti tāds viss pamiris, kluss. Daudzi uzzināja, kur vispār ir tāds Jāņukalns, jo viņi pat nenojauta, kur tāds vispār ir. Bet tagad daudzi zina, kur mēs atrodamies. Šobrīd biedri ļoti esam visi koncentrējušies, un mums ir dzimusi ideja izveidot pastaigu taku Jāņukalnā, blakus mežā, kur arī biedrība ir no Madonas novada pašvaldības šo teritoriju saņēmusi bezatlīdzībā. Darbs tur ir milzīgs, sākot jau ar to, ka tur ir jāiztīra pamešs un tā tālāk. Idejas mums ir grandiozas, tāpēc es ļoti ceru, ka Jāņukalna iedzīvotājiem tas būs ļoti interesanti un saistoši un iesaistīsies šajā visā procesā, un pēc tam paši varēs lepoties, ko ir izdarījuši. Man šeit sagādā prieku tas, ko es daru, kad es varu šeit Jāņukalna iedzīvotājiem visādos veidos palīdzēt. Es vairāk šobrīd runāju par vecākā gada gājuma cilvēkiem. Viņiem ir tik ļoti svarīgi, ka viņus atcerās. Es lepojos ar saviem cilvēkiem, jo viena pati es to nespētu paveikt. Mēs visi šeit esam liela komanda. Jebkurš cilvēks ir aicināts mūsu pulciņā, kā es saku, mūsu lielajā ģimenē. Jo mums šeit ir forši, mums šeit ir mīļi, mums šeit nenotiek kašķi un vēl nezinu kādas domstarpību risināšanas. Mēs esam visi kā viena liela ģimene.